Darbie skatītāji! Šodien mēs ar jums atgriezīsimies antīkās Grieķijas laikos. Šobrīd esam nonākuši līdz studijai, kur tiek filmēta Lugasa Agamemnona ekranizācija. Labdien! Tas ir mūsu galvenais modes dizainers. Labdien, labdien! Tātad prieks jūs redzēt. Tātad šī ir mūsu galvenā varone, Klitemnestra. Un tās ir manas kolēģis, arī modes mākslinieces. Un viņas pastāstīs vairāk par tērpa ideju. Pirmais tērps simbolizē Klitemnestras ārējo mieru un cildenumu Lugas sākumā. Gaisīgās tekstūras rada viegluma un pacelātības sajūtu, gluži kā mainīgā ilūzija, ka viss ir harmonijā. Brūnā rūta savukārt norāda uz saikni ar zemi un likteni, kas viņu neizbēgami ieskauj. Tagad esmu nonākusi pie Agamemnona un viņa sievas Klitemnestras balsts ierakstītāja. Un šī ir mūsu režisora. Paskiet lūdzu, kā jūs atdalījāt identitātes? Patiesībā tas bija ļoti vienkārši, jo tā sieviete, viņa bija tāda kļuva bišķiņa tā kā vīrišķīgāka nedaudz, un tas Agamemnons bija bišķiņa tā kā sievišķīgāks palika nedaudz, bet jā. Paldies! Tagad vēl viens jautājums mūsu režisorai. Kādas simbolus jūs ieviesat filmā? Jautājums nav, kāds ir simbols, bet kas ir simbols, jo simbols šajā stāstā tomēr bija tas pirmais atvērums, kas ir uguns. Un tas uguns parādīja nevis tikai uzticības ceļu starp Klitemnestru un viņas ziņnesi, bet tas arī parādīja antīkās Grieķijas šo te stipro noturību, un mums bija ļoti svarīgi bākuguns, šīs uguns, šo ceļnesi parādīt, un uguntiņa vispār ir redzama mūsu visu darbā. Un stāsts nav tikai par Agamemnonu, tas ir stāsts par laiku, par laikmetu, un ne tikai par simbolu. Es kā režisors un operators, man ļoti svarīgi bija parādīt tos galvenos notikumus ļoti krasi. Mēs to nāvi, kas bija meitas nonāvēšana, rādījām ļoti asinīgi un asi, lai saprastu, ka tas ir tas galvenais iemesls, kāpēc tas viss tālāk notiek. Un mēs centāmies viņus teikt tādu drastisku, lai visi saprot, cik sāpīgi bija mūsu galvenai varonei. Un ar to mēs gribējām parādīt to, ka viss nav tik vienkārši. Viņa arī nebija tik ļoti nevainīga, jo viņa arī krāpa savu vīru. Un mēs izlēmām to parādīt, to viņas atriebību, ļoti ekspresējot to viņas jaukumu un kontrastu ar viņas to ļaunumu. To varat redzēt arī tērpos, kad viņa uzzināja par to meitas nāvi. Un viņa izlēma no sākuma apmānīt savu vīru, iztēloties priecīgai un mīlošai sievai, bet beigās viņa tomēr, kā mēs zinām, atriebās savam vīram. Protams, nākamajā sezonā tur arī viņai atriebsies, bet, protams, jā, tas ir ļoti tāda emocionāla filma būs ar diviem galveniem notikumiem – meitas nāve un sievas atriebšanās par meitas nāvi. Otrais tērps – melns, pūkains un gotisks. Lugas beigās Klitemnestras emocionālais stāvoklis kļūst tumšs un neparedzams. Melnais tērps ir tieši atsauces punkts viņas iekšējai tumsai un atriebībai, bet pūkainās un gotiskās detaļas piešķir dramatiskumu. Tērps atgādina viduslaiku traģēdijas estētiku, vienlaikus radot arī ļoti spēcīgu sievietes tēlu. Par materiālu izvēli un nozīmi. Mēs īpaši meklējam audumus, kas ne tikai labi izskatītos uz skatuves, bet arī palīdzētu izteikt Klitemnestras sarežģītās emocijas. Pirmajā tērpā izmantoti viegli plūstoši materiāli, piemēram, šifons vai tils, rada nepastāvības iespaidu, kamēr brūnais audums ir strukturēts un piezīmētāks. Otrajā tērpā mēs izmantojam samtu, ādu un spalvu elementus, lai izceltu tumšo un dramatisko estētiku.